Čau visiem! Ir pienākusi beidzamā praktiskās apmācības nodarbība. Respektīvi, izbrauksim šodien pa pilsētu. Vēl vienu reizīt un tad man gaida eksāmens. Eksāmens man ir 25. Man liekas, es jau jums kaut kad teicu, kā reizi. Nākamajā dienā pēc Jāņiem. Bet, šodien vēl izbrauksim pa pilsētu. Patrenēsimies. Tā, lai eksāmenā būtu vieglāk. Kaut kā tā, 7:30 no rīta. Agrais rīts šodien atkal satiksmi braucot uz šajien bija diezgan ok. Nebija liela, tā kā man izskatās, ka lietas ar šodien nelīs. Čau, labrīt! Kā iet? Labi. Arī šoreiz neiztikt bez negaidītiem pavērsieniem. Šodien man piešķirt braukt ar MT7, jo ar XJ6 brauks meitene, kas pirmo reizi uz laukumu. Jā, šitam tiešām stūri platāk. Labi, šodien man dos braukt ar MT7 atkal. Jo mazam mocim manējam ar to meiteni brauc. Un tad šodien atkal ar MT7. Jā, šitam jauda ir daudz lielāka. Daudz lielāka jauda. Brauksim uz pilsētu. Skaņa smuka tiešām jau šitam. Bet, Blin, es domāju, vai vienīgi pirms eksāmena beidzamā nodarbībā būs labi ar MT7 braukt. Tad jau redzēs. Kā jau minēju iepriekšējās sērijās, pamatā brauc ar XJ6, kam ir ierobežotājs un tam ir A2 kategorija, uz kur arī kārtoja tiesības, jo gadi neatļaujas pilno A, taču MT7 ir uz pusi jaudīgāks un jau ir A kategorija. Pa priekšu aizbraucām uz tanku uzpildīt degvielu, tad jau varējām sākt gāzt pa pilsētu. Braucam uz tanku, tikar ielietam arī otiņu degvielu, jā, viņš kanā ieliet degvielu. Šitam jau var prasās 2 iedeņas tikai. Kur man kafija? No sākuma nedaudz bija jāpiešojas pie MT7, kā nekā šim mocim jauda ir uz pusi lielāka, taču diezgan ātri aprata. Brauksim pa labi krustojumā. Ok. Šī ir beidzamā braukšanas nodarbība pirms eksāmena. Cenšos braukt pēc iespējas dinamiskāk, ievērot visas zīmes, ātruma ierobežojums, trajektorijas, kā arī, protams, nenonest gājējus. Ja eksāmenā visus šos nosacījumus ievēro, nevajadzētu būt problēmām veiksmīgi to nokārtot. Tā kā eksāmenis strauji tuvojas, no stresa neizbēgt. Taču cenšos par to nedomāt, īpaši tāpēc, ka uz ceļa nebūtu īstā vieta, kur sāk domāt scenārijas par to, cik daudz un dažādos veidos iespējams izgāzt eksāmenu.
aizdīšu pēc mašīnas un izbraucu. Tev jau atsadīs. Reizēm šķiet, jo ātrāk un dinamiskāk brauc, jo lielāks izredzes nokārtot eksāmenu. Taču, kā jau man Lausa Revits stāstīja, tad papildus dinamikai jāspēj izsekot līdz visiem notikumiem uz ceļa, lai nav tā, ka skaņa ir, bet bilde atpaliek. Šeit vēl šķiet, ka ir ko piestrādāt. Cenšos sev iestāstīt, ka nedaudz samazinot dinamiku un ātrumu, nodrošināt sev dažas milisekundes, kur laikā varētu, piemēram, izslēgt virzienu rādītāju, ko dažkārt aizmirst izdarīt, jo gribās nedaudz uzstiept. Šobrīd šķiet, ka dinamika ir virs prasmju līmeņa. Izdarīt visu korekti reizēm nepaspēja. Risinājums būtu braukt nedaudz mierīgāk. No loka izbrauksim otrā izējā. Ok. Varam pa iekšu braukt? Nu labi. Jā. Nu labi, ja... Pati patās brauc, jā. Neapgrūtini sevi. Nu labi. Nē, tu pa iekšēju joslu drīksti braukt, tikai neapgrūtini tagad uz sevi, ja? Jo tev no iekšējās ir jāpārkārtojās uz labo, jo priekšroka ir tam, kas izbrauc no labās joslas, ja? Nu jā. Nu, lai tu sev tur neapgrūtināt. Tas ir autostas aplī, mēs tur tādā stadionā, tur mēs varam iet. Un Rīgā pa lieliem apļiem mēs tā varam darīt. Bet šitais ir pārāk maziņš, lai tu paspētu to visu izdarīt. Tagad tev jau tās iemaņas būs lielākas un nebūs vairs tev eksāmenis, tad tu varēsi arī izmantot iekšējo, ja? Nu ok. Saprati, ja? Sapratu. Brauksim krustojumā pa kreisi. Ok.
uzmanīgāks, ikriņ nesasteidz. Labi. Tā, lai tas bišķi filigrānāk mums sanāk. Pa kreisi brauksim. Ok. Nenogriez, varēja drusku dziļāk braukt, ja? Labi. Jā. Nu, katrā gadījumā izgriezies. Krustojumā brauksim pa labi. Ok. Un pēc tam krustojumā griezīsimies pa kreisi. Ok. Tad šeit būtu tieši tas pats. Redzi? Tad šeit būtu tieši tas pats. Tad mēs nevaram divas vieglās mūs. Saprati? Pa kreisi, jā? Un pa kreisi brauksim. Un šeit ir tieši tas pats. Te arī nav divas jostas. Tad jau vajag no tās mācā, ne? Nu, kad pārliekas nevajag, tad nodarboties ar filozofiju. Šī gadījumā tu tā brauktu, tik cik viņa ir, tik viņa arī ir. Mēs pie tā neesam vainīgi. Un pa kreisi brauksim. Jā, oj. Kaut kā apmācību procesa laikā dikti iepatikās braukt arī ar street klases močiem. Iepriekš man bija pieredze braucot tikai ar čoperi, kas vairāk paredzēts nesteidzīgai braucienu baudīšanai. Priekš manis papildus pareizes braukšanas apgūšanai, tiesību kārtošana autoskolā man sniedz lieliski iespēju notestēt braukšanu ar street klases močiem, kur vadāmība pamatīgi atšķirs no čoperiem. Pabraucot ar tādiem jau sportiskākiem močiem var teikt, ka dinamika, pātrinājums, kā arī vadāmība arī tīri labi iepatikā. Nebrauc tik tuvu klātīm, drusku nostāk, ja? Ok. Un brauksim pa labi Maslētas virziens. Ok. Brauksim krustojumā pa labi. Ok. Jau diezkrustojuma sistēmā. Pa kreisi krustojumā brauksim. Un maliņā, kā izgriezīsies, tā apstājies, ja? Ok. Šitien? Jā. Ok. Ča.
Nu, un sāc braukt, laižam. Es izlēju 9. Viņa Kijā paņems. Palām brauksim. Brauksim krustojumā pa labi. Ok. Brauksim krustojumā pa kreisi. Ok. Pa labi, Ikar. Ok. Bet nedari tik asus tos manevrs lēzenākie, ja? Un, piemēram, tagad tu parādīji, ka tu pārēji uz kreiso, un tikpat ātri tu parādīji, ka pārēji atpakaļ uz labo, un tad kad mētāšanās sanāca, ja? Jā, nu labi. Tādas pārliekas liekas darbības nevajag. Nu ok. Braucam pa labi krustojumā. Pa kreisi. Oi. Pa labi braucam. Ok.
kreisi, Ikar, pa kreisi, jā, piedod. Pie kreisās maliņas savā joslā. Jā. Jā. Okay. Pēc tam regulējumā krustojumā brauksim pa labi un tad pagaidīs mani, ja? Ok. Nākamajā krustojumā brauksim pa labi. Ok. Labi braucam, Ikriņ. Jā. Tur tev spoguli tu redzēji, ja? Jā. Pa kreisi brauksim krustojumā. Labi. Loka pirmajā brauktuvē brauksim pa labi. Ok. Te jau tu zini, ka tu brauks jārādam. Uzmanies tikai, Ikar. Pārliecinies, redzi? Jā. Brauksim pa labi krustojumā. Ok. Ja? Jā, jā. Un no loka otrajā brauktuvē braucam ārā. Ok. Pēc tam pagaidīsi mani. Jā. Vai nākamajā krustojumā braucam pa kreisi? Ok. Bet bija spogulis virzienā arī taisa tev eksāmena mašīnā aizmugurē brauc? Jā.
Krustojumā brauksim pa kreisi. Ok. Labi. Ok. Pa labi krustojumā. Ok. Brauksim krustojumā pa labi. Ok. Krustojumā brauksim pa kreisi. Ok. Uzreiz baigi neskrien, Ikar, dzīvojamā zona beidzās, es vai tagad tev uz 50. Principā tev jau ir arī braukšanas ātrums jāizvēlās atbilstoši arī vietai. Piemēram, šeit būtu publiska vieta, mašīnas stāv viss, vai ne? Jā. Nu, tā nav kaut kāda tāda maģistrāla, kur būtu uzreiz jābrauc. Jā. Pa kreisi. Protams, tev beidzās dzīvojamā zona, tu vari tā kā braukt, bet paskaties, redz, te pats stulbākais ir tas, ja mēs no šitās puses braucam, tur zīme 30, ja? Kaut kas nav ritīgi. Kaut ko kāds nav izdarījis līdz galam, bet īstenībā tā ir tāda tā kā bišķiņ publiska vieta. Tu vari braukt ātrāk nekā uz 20, pa labi. Jā. Tu vari braukt uz 30, bet uz 40, un neviens tev pārmest tīri teorētiski nevar, bet tev, ja tu ieslēdz savu apziņu, tad tu saproti, ka stāv novietotas mašīnas, kāds var parkoties, kāds ar mašīnām var iznākt uz brauktūs, vai ne? Jā. Ir tā? Ir. Nu, redz. Un tad arī, pieņemsim, viens ir tas, ka mums ir atļautie braukšanas ātrumi, otrs ir tas, ko mēs parasti vērtējam, arī ņemot vērā vietu, kur mēs esam, ja? Jā. Brauksim pa kreisi krustojumā. Brauksim Ikar pa labi krustojumā. Jā, labi. Brauksim pa labi krustojumā. Ok. Pa kreisi.
Redzi, piemēram, te arī publiska vieta. Nav zīmes, varētu braukt uz 50, vai ne? Pakreiz. Bet, šī nebūtu tāda vieta, ja? Sapratīk ar to domu? Saprat, jā. Tāpēc tev tur tas uzrāviens un pa kreisi. Un es tagad skaldīšu un valdīšu par ceļu satiksmes noteikumiem, tad ir tas ceļu satiksmes noteikumos vai satiksmes drošībā ir tā otra maliņa, ka mēs izvērtējam vietu, ceļu, laikapstākļus, satiksmes intensitāti. Pirms mēs izvēlamies atļautos braukšanas ātrums, ja? Jā. Pa kreisi. Tīri juridiski var braukt tur uz 50, bet vai tā būtu tā, ka tev tur tas uzreiz tā būtu jādara, ja? Nu jau beidzamā braukšanas nodarbība pirms eksāmena gāja uz beigām. Un arī šis video nu ir noslēdzies. Kopumā izbraucām diezgan veiksmīgi, taču eksāmenā būs jācenšas braukt nedaudz mierīgāk, lai paspēj visam izsekot līdzi. Paldies, ka skatījies, novērtēši, ja nospiedīs laiku, kā arī abonēši šo kanālu, ja to vēl neesi pagūs izdarīt. Tiekamies nākamajā sērijā. Čau!